esam Bankokas centrā, un Mārtiņam saka, man liekas, ka zemestrīce sāks, un vienkārši šākas cilvēki, paskatieties. Sākās zemestrīce, mēs pirmo reizi dzīvē piedzīvojam zemestrīci, what the fuck? Mēs sēžam parkā, un es vispār nesaprotu vēl, kas notiek. Jā, tāds apstulbums, tā kā bišķiņ no filmām, ziniet, kad sākas kaut kāda apokalipse un visi skrien un ir tāds nereāls haoss vienkārši visur. Jā, mēs šobrīd atrodamies parkā vēl ar daudziem citiem cilvēkiem. Šī likās kā tāda viena no drošākajām vietām, bet manām, tā kā mēs nesaprotam vispār, tā kā, cik ilgi šis būs. Vai vispār mēs šodien lidosim uz mājām, kāda būs reāli tā ietekme. Jā, bet tā sajūta vienkārši, ka cilvēki sāk skriet, jo varēja redzēt, kā lielais hotels šūpojas. Jā, un arī tas moments, kad tas sākās, es tā kā eju, un Mārtiņam tā kā tāds sajūta, tā kā zemestrīce būtu. Mēs bijām Ventspilī, kur varēja šo izbaudīt. Vai arī tā kā no karuseļiem vai no batuta, kad tu nokāp, ka tās kājas liekas jocīgs. Un tad vienkārši redz, ka sāks tas haoss. Un mēs tieši bijām augstākās celtnes tuvumā visā Bankokā. Ļoti neparasts sajūts. Man liekas, es šo nekad neaizmirsīšu. Un Mārtiņš bija ļoti mierīgs. Bet tas stresa līmenis manī bija vienkārši augsts, jo tu īsti nevari nekur izbēgt, jo visur apkārt ir mājas, cilvēki ir pūļos, respektīvi visi tie, kas bija mājās, visi ir uz ielām. Sākās cilvēku masveidu panika, kas ir viens no bīstamākajām lietām jebkādu veidu šādos pasākumos. Cilvēki. Un tāpēc mēs saglabājām vēsu prātu, devāmies pareizā virzienā, un tagad, kā Elis ir pareizi teicā, gaidam, jo mēs nezinām īsti, vai būs kaut kādi aftershoki vai kaut kas tāds. Lai gan tas ir tas, ko visi cilvēki dotajā brīdī gaida. Cenšas lasīt kaut kādas ziņas un sēdēt ēnā. Jā. Samīz, jā. Vajag, jā. Bet šī pēdējā diena Bankokā vajadzēja tad action piešķilt. Crazy. Nekad nebūtu domājusi, ka mūsu pēdējā Maltijas taizemē būs Burger Kings. Mēs piedzīvojām kaut ko, kas tagad kalpos kā a story to tell. Bankokā nav tektonisko plātņu sadales vietās. Bet Mjanmāra ir, tāpēc Mjanmārā arī bija šodien trakāk. Bankokā viņi nav pieredzējuši tās zemestrīces, jo, tāpat kā Latvija nepieredz bieži zemestrīces, arī Bankoka nepieredz, jo geogrāfiskais novietojums to it kā neparedz. Bet redz, ka bija. Palielam Bankoku to izjūt tikai tāpēc, ka blakus esošajā Mjanmārā tas bija, un mēs tā kā tādus pēcgrūdienus sajūtām. Jo arī tā pati, tas brīdis, ka tiešām tā zeme trīcē, tā, ka tu jūti, nebija nemaz tik ilgs. Varbūt vismaz tajā pusē, kur mēs to jutām. Bet, cik ilgs bija? Es nezinu, varbūt kādu minūti kopumā jūt. Mēs tagad varam teikt, ka mēs Bankoku tiešām esam izjutuši visādu, jo mēs esam palikuši nomodā pa nakti, ka Bankoka guļ tiešām, ka visi stendi ir aizvērušies, tu vari staigāt pa ielām, un tā kā šādu mēs esam piedzīvojuši viņu, kad viss muģ, tas haoss, respektīvi viss ir vaļā, viss notiek, viss muģ, cilvēki, rolleri, viss. Un tagad mēs piedzīvojam Bankoku tādu, ka it kā jau viss notiek, ir diena, bet tas ritms šai pilsētai ir pilnīgi cits. Tā kā ļoti daudz veikali ir ciet, ļoti daudz tās bodītas, vispār tie stendi, kur var pāriest, tāpēc arī es saku šis. Arī McDonald's, kur ir 24/7 strādājumi, tas ir ciet. Tā kā ir tik jocīgi staigāt pa to ielu, kas ir pie mūsu mājām, un viņi vienmēr ir vienkārši tā kā no rīta ir burzma, vakarā ir cita burzma, un vienkārši visu laiku tev ir šī burzma un šī dzīvība. Un tagad vienkārši ejam tā iela tā kā tukša, tā kā izmirusi. Mums pie mājām ir viena no augstākajām Bankokas celtnēm, varbūt augstākā
Un tā populārā lieta, ko tagad šodien sanāk novērot, ir, kad ļoti daudz cilvēku vienkārši skatās uz to ēku augšā. Nezinām, ko viņi tur cenšas saskatīt. Mēs it kā neko saplīsušu vai krītošu vai kaut ko neredzējām. Bet daudziem, kā Elis te teica, kad notiek zemes trīce, it kā trīce tā zeme apakšā, bet visi cilvēki skatās augšā. Jā, ļoti interesanti pieredze. Paldies Dievam, mums viss ir kārtībā, bet tā lieta, ko mēs paņemam, ir, cik ļoti mēs novērtējam, ka mēs varam dzīvot vispār tādā drošībā. Jo tā kā pirmo reizi, ne pirmo, bet vienkārši izjust tādus reālus draudus par savu dzīvību. Un vienkārši tādu momentu, kad tu īsti nezini, kur iet, lai būtu droši, jo tu atrodies pilsētā un jebkura māja vai jebkura lieta ir zem kaut kāda veida risks pie tās zem tās atrasties, ir tik jocīgi sajūta, ka tas ir kaut kas tāds, ko mēs paņemsim noteikti tādu kā mācību stundu vai kā tādu vēl atgādinājumu sev līdzi. Tāda ļoti jaudīga šī pēdējā diena, jāsaka, gan godīgi bišķiņi. Es atļaušos pateikt, ka tajā brīdī, kad citi bļāvi skrēja, mēs ar vēsu galvu ātrā riksītī kustējāmies pareizajā virzienā. Elisterei varbūt nav šī spēja tik laba. Es vienkārši pieķēros Mārtiņam. Bet, kad shit hits the fan, man galva paliek diezgan noslēgta. Mēs devāmies uz parku, kur ir pietiekoši koki tālu viens no otra. Un tu vari atrast vietiņu uz āles pleķī, kur tev nekas nekritīs uz galvas, ja kaut kas kritīs. Tā bija mūsu taktika. Jā, man bija ļoti liels stress, es nemelošu. Es vienkārši pieķēros Mārtiņam, man liekas, teicu, glāb mūs vai ved mūs. Tajā brīdī es vienkārši skatījos uz ģimenes galvu, kā uz vīrieti, jo man tiešām bija stress, jo vienkārši tas ir grūti aprakstīt to hausu. Bet jā, dosimies nedaudz ātrāk, kā varbūt bija plānots uz lidostu. Un vēl viena lieta. Tā kā vispār bija teikts par aftershokiem, bet izrādās viņi ir, bet viņus vienkārši nejūtam, ka viņi ir tik vāji. Tas bija kaut kas tāds, par ko mēs ļoti satraucāmies, jo mēs šodien lidojam un negribētos būt ceļā uz lidostu un tad pēkšņi, nezinu, tilta satiksme apstāt. Tu nekad nevari paredzēt, kas notiks rīt vai šodien. Dodamies uz lidostu, mantas ir salikts. Ieķērām arī jaunu koferi, pa 30 eiro lielais koferis. Pievāzām viņu pilnu. Es vispār tagad tikai saprotu, cik labi bija tas, ka Mārtiņš bija nobukojis šo viesnīcu uz 2 dienām, bet vēl pēc tam mēs palikām vienkārši 1 nakti un tagad jau bukojamies ārā, jo mēs tādu koferi te kaut kur vienkārši paliktu. Vestibilā viņiem nav nekādas konkrētas tāpas, ka iepriekš stāvēja koferi. Un tā kā šodien, tas arī bija Mārtiņa plāns, bet vienkārši šodien tas bija, man liekas, tik nozīmīgi kā nekur citu dienu, ka mums tomēr bija kaut kāda bāzes vieta joprojām, ka mums bija tas numuriņš, kur mēs varējām aiziet, paēst, sagrupēties un jā. Un cik labi, ka uz lidostu izvēlējāmies doties nedaudz ātrāk, jo taksi bija dabūt vienkārši nereāli. Mēs 50 minūtes meklējām taksi Bankokā, kur taksī vienmēr bijis uz katru stūra. Bet nonācām veiksmīgi līdz lidostai un māju devāmies jau ar dāvanām. Kādam ir jautājums, ko mēs vedām lielajos koferos? Tad atbildi. Dragon fruit. Wow! Mango, dragon fruit. Un vēl mēs atvedām ko dāvanā. Tur ir rakstīts. Tu saproti? Eja! Ko? Lasi! Jā! Mednieki mazulīts arī atbrauc līdzi. Mēs jau aizbraucām uz turienu trietā. Man jau 3. mēnesis ir.